Sāksim šo dienu ar plašāka konteksta aplūkošanu šīs dienas temata ieskicēšanai. Es runāšu par Eiropas Savienību un daudzvalodību un arī šo te un dažādiem saīsinājumiem, kā piemēram CEF, ko tie nozīmē. Kā jūs jau iespējams zināt, Eiropas Savienībā pastāv 24 oficiālās valodas un pastāv 60 lielās reģionālās vai minoritāšu valodas papildu 24 oficiālajām. Un Eiropas oficiālo valodu vienādību vai vienādu uztveri garantē Eiropas Savienību veidojušie līgumi, piemēram, Eiropas fundamentālo tiesību harta un arī Eiropas Savienības dibināšanas līgums. Tāpat tās arī diskriminācija uz valodas pamata, preddiskriminācijas dokumenti nodrošina tiesības cilvēkiem piekļūt informācijai savā valodā un arī saņemt atbildes uz prasījumiem savā valodā. Tāpat arī saistošā Eiropas Savienības likumdošana ir publicēta visās oficiālās Eiropas Savienības valodās. Tātad ir skaidrs, ka Eiropas Savienība vēlas atbalstīt daudzvalodību. Praksē tā atbalsta svešvalodu apguvi, apmaiņas programmas studentiem, tāpat arī nodrošina tehnoloģisku atbalstu izpētes un inovācijas programmās, nodrošina atbalstu mašīnu tulkošanas lietošanai pārvaldes iestādē, kā arī piedāvā dažādu valodu tehnoloģiju izmantošanu projekta Connecting Europe Facility vai CEF ietvaros. Pašlaik Eiropas Savienībā ir 24 oficiālās valodas, taču aizsākumā tās bija tikai 4. Kad runa bija par Eiropas kopienām, tātad pastāvēja 4 valodas un 12 valodu pāri. Ar 24 oficiālajām valodām rezultātā ir izveidojušies 552 valodu pāri. Tātad apjoms ir milzīgs un ir arī daudzkāršojies apjomā pieejamais teksts, un tas palielinās apjomā nepārtraukti. Atbildot uz šo te milzīgo neskaitāmo valodu apjomu mestajiem izaicinājumiem, mums ir nepieciešams nodrošināt tulkotājs ar labākiem rīkiem, instrumentiem, lai nodrošinātu to augstāko efektivitāti. Un ir nepieciešams automatizēt procesus, kurus ir iespējams automatizēt, un ir arī nepieciešams nodrošināt plašāku šo te automatizēto procesu tvērumu. Eiropas Savienība jau ir atbalstījusi daudzvalodību digitālajā Eiropā un jau pastāv dažādas valodas tehnoloģijas un arī ir dažādi paraugprakses piemēri Eiropas finansēto projektu ietvaros, piemēram, mašīnu tulkošanas jomā, valodas resursu jomā, kā arī valoda apstrādes standartu un darba plūsmas un arī terminoloģijas rīku jomā. Līdz ar to mēs varam apgalvot, ka pašlaik valodu tehnoloģijas var nodrošināt kvalitatīvu daudzvalodīgu atbalstu un, lai atbalstītu tulkotāju darbu, lai atvieglotu to darbu. Nevarētu apgalvot, ka tulkotāji drīzumā vairs nebūs nepieciešami, ir tieši pretēji, taču izaicinājumi ir tik lieli, ka mums ir nepieciešams izskatīt dažādas automatizācijas piedāvātās iespējas. Vēl viena iniciatīva ar daudzvalodības izaicinājumiem ir salīdzinoši nesena. Tā ir digitālā vienotā tirgus stratēģija, kas tika izsludināta šī gada maijā. Tās mērķis ir radīt
radīt 230 papildus miljonus dažādu darbu un darbvietu un iespēju un tā tālāk. Protams, valodas tiek uzskatītas kā barjeri, kas ir, un šīs te barjeras ir jāmēģina nojaukt, ir veikti dažādi pētījumi, kas apgalvo, ka aptuveni 90% patērētāji Eiropā labāk patīk tīmekļa vietnes pārlūkot savā valodā. Un tāpat arī interneta lietotāji parasti iegādājas preces un produktus tikai sev saprotamā valodā. Tātad valodu pakalpojumi ietekmē gan privātos, gan sabiedriskos pakalpojumus, un tā ir arī daļa no digitālās vienotās tirgus stratēģijas. Tātad, ko nozīmē CEF Digital? Vispirms uzdosim jautājumu, ko nozīmē CEF. Tā ir programma, kuru sauc par Connecting Europe Facility. Tas ir izveidots ieviešot 2013. gada regulu, un tās darbības termiņš ir no 2014. līdz 2020. gadam. Izstrādātā regula nosaka dažādas nepieciešamās pamatus šai te CEF programmas būtībai, lai nodrošinātu dažādu veidu pakalpojumus. Tā ir paneiropas digitālo pakalpojumu infrastruktūra, kas sniedzās dažādās jomās, piemēram, tieslietas, iepirkumi, veselības aprūpe, sociālais nodrošinājums, strīdu atrisināšana, kultūrvēsturiskais mantojums, atvērto datu portāls. Tās ir tās jomas, kas pašlaik ir mūsu projektā, un dažas citas tiks drīzumā pievienotas. Tā doma ir tāda, ka varētu ieviest pārrobežu pakalpojumu vai dienestu, kas arī, cerams, kļūst daudzvalodīgs. Un mūsu pienākums ir savienot un izveidot šo te automatizēto tulkošanas platformu, kas padarītu digitālo pakalpojumu infrastruktūru daudzvalodīgu. Šī programma izmanto tā saucamās nobriedušās tehnoloģijas. Šeit nav tikai runa par pētījumiem, par pētīšanu, bet runa ir par jau pastāvošu un strādājošu tehnoloģiju izmantošanu un likšanu lietā. Kāpēc mums tā ir izveidota? Mērķis ir uzlabot konkurētspēju, Eiropas ekonomikas konkurētspēju, veicināt nacionālo, reģionālo un vietējo tīklu starpsavienojumu un savstarpējo izmantojamību, kā arī veicināt piekļuvu šādiem tīkliem, tādā veidā atbalstot digitālā vienotā tirgus attīstību. Kā jau pieminēju, mēs nevaram izvairīties no tā. Eiropas digitālais vienotais tirgus ir daudzvalodīgs. Un paneiropas sabiedriskie pakalpojumi attiec uz visu Eiropas Savienību. Un tā kā publiskās vai sabiedriskās pārvaldes iestādēs nepastāv vienota valoda, ir nepieciešams vienots risinājums, lai padarītu pakalpojumus daudzvalodīgus. Cilvēku īstenota tulkošana nav, teiksim, tāds reāls risinājums, kaut vai ātruma dēļ. Pilsonim var būt nepieciešams tulkojums, teiksim, viņa sūdzībai, kad viņš to sastāda, vai, teiksim, vienas dienas laikā. Tātad mēs runājam par gandrīz nekavējošām vajadzībām pēc tulkošanas. Cilvēku veiktu tulkošanu šādu pienākumu izpildē būtu ārkārtīgi arī dārgas, tātad tās nebūtu ekonomiski pamatotas.
Automatizētā tulkošanas platforma pēc būtības vēlas izmantot jau izstrādātas valodas tehnoloģijas drošā platformā, lai padarītu pakalpojumus vienlīdz lietojams visiem Eiropas Savienības lietotājiem, neatkarīgi no viņu darba valodas un valodu prasmēm. Tāpat arī mērķis ir veicināt pārrobežu informācijas apmaiņu starp valsts pārvaldes iestādēm. Tātad, kāda ir jūsu loma visā šajā procesā? Lai attīstītu atbilstošu tulkošanas platformu, mums ir nepieciešami valodu resursi visās Eiropas Savienības valodās. Jūs, dalību valstis, vai jums dalību valstīm ir jāņem šī joma savās rokās un jānodrošina, ka pienācīgi resursi ir iztulkoti tajā valodā, kurā jūs runājat. Līdz ar to jūsu iesaistīšanās ir ļoti nozīmīga, lai projekts būtu veiksmīgs. Eiropas valodu resursu koordinācijas iniciatīva saņem finansējumu no CEF Digital programmas, lai šo te procesu veicinātu. Kādi būs ieguvumi jums? Automatizētā tulkošanas platforma piedāvā bezmaksas pakalpojumus dalību valstu pārvaldes iestādēm. Mēs to varam nodrošināt bez maksas CEF programmas gaitā, tātad līdz 2020. gadam, un mēs nezinām 100%, kas notiks pēc projekta noslēguma, bet mēs zinām, ka šajā laikā, kad jūs to varēsiet saņemt pavelti, jūs varēsiet izmantot to, lai iztulkotu dokumentus, ziņojumus vai teksta fragmentus. Tāpat jūs varēsiet koplietot informāciju un labāk izprast to. Tāpat arī tiks samazināts valodas barjeras un Eiropas mēroga publiskie pakalpojumi tiks padarīt plašāk pieejami pilsoņiem un pārvaldes iestādēm. Piemēram, jūsu valsts uzņēmumi varēs iesaistīties citu dalību valstu organizētajos iepirkuma procesos un pilsoņi varēs uzzināt par savām tiesībām Eiropas Savienībā, iesniegt sūdzības, piekļūt juridiskiem dokumentiem un arī izmantot veselības pakalpojumus savā dzimtajā valodā. Ja jums ir kādi jautājumi, kas radušies, atbildes uz kuru jautājumiem jūs gribat uzzināt tūlīt, tad lūdzu uzdodiet tos, vai arī pienāciet aprunāties ar mani pārtraukuma laikā, vai arī, ja ir kas tāds, kas nav skaidrs, tad droši uzdodiet jautājumus. Pagaidām, paldies!